Nu, pēc 40 zirgiem viņš nesās priekš tā kā autoauto. Braucot ar šo mašīnu, tu Rīgas ielas labāk zini kā mērs. Jā, jo tu vari identificēt jebkuru bedri. Jā, tur es nebraukšu, tur kreisajā pusē ir bedre. Un no gaisa tilta mēs neņemam, viņš kratās. Nē. Tas mums nepatīk, jā. Sveiciet, Arun Ciltījā, LMT vietelevīzijā. Šodien mēs pirmoreiz rādījām vēsturē nodarbosimies ar entomoloģiju vai tā saukto kukaiņu pētniecību. Tā būs vabola. Normand, tu esi radījis jaunu vabolu, pie tām gan 20 miljonu vaboliem, kas ir pasaulē. Tavējā ir unikāls sugas eksemplārs bez radiniekiem. Vienīgais tāds. Bez radiniekiem, jā. Vienīgais radinieks varbūt ir vesps mopēds līdzīgā krāsā. Jā. Nu, taču, vai tad cilvēkiem 21. gadsimtā darīt nav ko? Ņem un pārtaisa mašīnu kādi jau... Ir ko darīt, bet kaut kas dīda tomēr, to, kad ir kaut kāds, gribās kaut ko izdarīt. Es pirms tam noskatījos YouTube un visur internetā tās vaboles restaurēt. Tā es tur tādas un šitādas kaut kādas, bet bija tieši doma, ka viņi uztaisīt nedaudz platāk, zemāk un tieši tajās gulfu krāsās. Bet arī drošības karkas ir iekšā. Tad ir tā kā sporta šniti taisīts. Viņš uz sporta šniti, tā kā it kā sporta mašīna, viņa 1200, ne zirgi, bet kubikcentimetri. Gandrīz, jā. Jā, bet karkas ir skrūvējamais iekšā. Bet tā tava stiprā puse ir kas? Tā krāsošana, tā metināšana, tā metāla, tā gauma un kompozīcija, kas ir? Es domāju, tā kompozīcija, tā kaut kāda ideja, kur viņa atnāk, ka no parastas mašīnas uztaisīt kaut ko interesantāku. Man liekas, ka interesantāk, bet cik es no malas esmu dzirdējis, ka cilvēkiem arī patīk. Tu ripirāji uz to pašu auto izstādi uz ķīpes, lai cilvēks atskatījās gan izstādē, gan pa ceļam. Jā, izskatē bija ilgi stāstīja 3 dienas par sausu muti, jā. Pastamies, būtībā tai mašīnai izskats ir ļoti radikāli mainīts, bet ja mēs konstruktīvi pastamies, tad virsbūve ir palikusi neskar. Durvis vietā, loga vietā, tā čaule tā pati. Viss tas pats arī tie spārni, visi viņi tādi arī izskatās. Tas, kas nav pirms tam varbūt vabolu redzējis, viņš arī nepateiks, ka kaut kas ir darīts. Ja zināt, ka ir bišķi platāks spārns, riteņi tādā ir bišķi tā kā vaļā, kā jau sporta mašīnai, tā kā lai stabilāk, ja? Jā. Bufera vieta ir oriģinālā, stiprinājuma oriģināli, tas ir pārtaisīts, bet vietas ir un oriģināli viņš no metāla un arī šitais. Tev kā metāla māksliniekam, tad nāga niezē izdomāt savu buferu, vai ne? Jā, tikai. Sāk, interesanti. Tikai, jā. Arī tas pats ir ornaments uz sliekšņiem, kas arī ir. Tie paši 3 stūrīši ir tur un tur. Skaidrs, ka jābūt sportā, jābūt vieglākam, tādam mažūram, lai nav liekas svars, bet lai jā, bet mums ir tā kā smagāks bišķiņas. Sanāca bišķi smagāks. Jau rastāks pār. Kam negadās. Klā, uguņi ir tādi oriģināli, tāds var tā jau braukt pa ceļu, ja? Ar tiem var braukt pa ceļu. Ir, jā, gabarīts, tuvais tālais, ar tie ir. Tas ir tik tāds kārtīgs darbs. Tas ir ļoti labi. To šitādu krāsošanu varētu būt brīnišķīgs tāds butafors scenogrāfs teātrī. Kur man kam jāpiezvana ir? Vajadzētu vai nevajadzētu? Jā, vajadzētu, gribētu. Jo tur vajag tāds cilvēks, kas māk uztaisīt gan veci, gan sarūsējuši, gan pabalējuši, gan saulē kaut kādu izdeluši. Tas ir ļoti labi. Jo jebkurš parasti paņem aplīmē kaut kādu tur, riņķī kaut plēju, uzpūš un tad paliek robiņš tāda kantīta. Jā, viss ir tad vēl slīpēja nost un apakšā ir kantes, tad tur ir baltā grunts, kaut kur viņa parādās. Rekur, izdevus. Jā, kā litumšāks zils, tā kā aizvējā paliek. Tur ir aizvējā, jā. Ļoti labi. Bet te ir jāprot metāla darbi, jāprot krāsot, jāprot projektēt. Kas no tā ir tas tavs vai ko tu proti no tā? Ir, mēs esam 3 cilvēku komanda. Un tad arī jau gadiem jau tas ir iegājies, kad es izdomāju. Nav tā, ka pat zīmēju kaut ko tur vai tā, ka tur rasējums, bet tur tas viss ir galvā. Un man arī darba kolēģi arī manus putnus vai jenotus vai tarakāni, kas tie ir galvā, viņi jau saprot to visu, jā. Bet ko tu darbā dari? Mēs taisām interjera priekšmetas lietas, mēbeles, lustras, apgaismas, vides objektus un mašīnu tēma man ir vienkārši fetišs vai kaut kāds. Tas tikko arī tavs tiešais darbs, tāds mākslinieks darbs. Tas ir interjers, tas ir krāsas, kompozīcija, materiāli, proporcijas, arī kaut kāda struktūra, rasējums, saprast, lai tas viss neapgāžās un nesalūst. Jā, tieši tā. Bet tad tu mašīnu redzi kā tādu interjera priekšmetu, vienkārši vēl vienu skulptūru uz ritentiņiem. Kā tavās acīs, kāds tas mašīnas? Arī, jā, no mašīnām es daudz ko taisīju. Piemēram, Vecrīgā bija tāds, vai tagad ir, es nezinu, Moonshine restorāns, 2 stāvos, kur ir mašīnas, kā mēbeles.
Tie ir mani darbi, jā. Tur arī bija ļoti interesanti, ka mēs pat braucošas mašīnas ar tehnisko skatu pārtaisījām pa mēbelēm, ko īpašnieks, ko nedrīkstēja stāstīt. Tā mašīna tēma ļoti tuvu ir kaut kādas. Tad tev metāls, kā saka, ir tuvs sirdī un rokām, gan kā interjerā, nezinu, plaukts skapis vai durvis, kā tīpa labi arī kā mašīna. Plaukts skapis durvis, jā. Pēc tautības es esmu mēbeļgaldnieks. Yeah? Jā, tā kā tā kompozīcija, konstrukcijas, bet ar šo es jau nodarbojos ar metāla dizainu, metāla mākslu. Kaut kādas 15 gadus kaut kādas ir, jā. Tā būtu šie viena no dinamiskākajām mēbelēm, ko tu izgatavojies. Jā. Var ieskieties un nobremst. Mēbeli, jā. Bet cik tev pašam svarīgi pēc tam, kad tā mašīna brauc? Ja tagad uztais tev tā kā māksliniekam, kas saka, varam to gleznu pārdot? Nē, tieši tas ir baigas būtiskais faktors īstenībā, lai viņi braukt, lai viņi varētu tehnisko apskatu iziet. Arī šī konkrētai vabolē ir, būs jautājumi CSDD tehniskajā apskatē, bet reāli taisīts viss tā, lai tas atbilstu. Ja mērķis ir tikt cauri apskatē. Tikt cauri, jā, nav nozāģēts nekādas nesošās detaļas, nav iejaukšies, neesam nekādos rūpnieciskos, bremzes ir oriģinālās, nav nekādas atspēres zāģētas, ir tikai paplatināts arkas, uztaisīts zemāk, jo viņš ir uz torsioniem gan priekšā, gan aizmugurē. Un tāda kaut kāda elementa. Tur oriģinālais tilts priekšā, oriģinālais motors aizmugurē. Jā, oriģinālais motors atjaunots un arī lukturi, kas ir priekšā un aizmugurē un sānos un ir visi ar, kā latvieši saka, street legāli, ar visiem burtiņiem, un viss atbilstoši ir. Tā kā es domāju, tam būs jautājumi. Man pat interesanti būtu aizbraukt. Jā. Viņi jābrauc tur, kur ir cilvēki. Cilvēki laukos nav. Tātad jābrauc tur kaut kur pa centru. Jā, tu aizbrauc, un neviens nepriecāsies par viņu. Kas tas aprūsēs? Kā viņam autiņš aprūsēs? Laikam senā brauc. 3 cilindri točiet, 4. pieslēgts. Aizgāja. Viss kārtībā. Bet viņš vienkārši skrien smuki, tā kā bezdalīgi, nekāda vaina. Jā, un 4. Viss overdrive. Patēriņš 6 litri, nekāda vēra. Un arī pārredzamība, visu to tievo stenderīt, viņš arī ļoti labi ar tiem šauriem logiem. Mēs visi ļoti labi redzam. Modernā mašīnā te būtu tāda stenderi, mēs tikko neredzētu. Slotiņām motoru nevajag, varētu vienkārši tādu kloķi patīrīt, ja lietas līst un miers. Bet kustās. Ļoti labi. Ļoti labi. Ja nebūtu Latvijā ziemas, mums būtu daudz vairāk tā kultūra attīstība. Mums daudziem būtu. Tad ka pusgadu nevarēs braukt, citi atmet ar roku. Jā, bet te viena sievietis sarkana vabola, viņai 67. gada bija piebraukusi. Viņa arī ziemā brauca viņu. Viņai no 96. gada tā mašīna, un viss viņa brauc. Arī ziemā. Detēs jau dabūt var. Pārmetīt to grīdu un brauc. Ārprātā tās detēs man sūtīja tos linkus, tas, kas to motoru restaurē. Polija, Vācija, visa Amerika, viņi ir tāda kulta mašīna. Tur ir tādas detaļas, šitādas, katra blīvīta un gumīņu, visu. Ārprāts, viss pilnīgi. Tur nokrāsot kaut kādu durvju stenderi, skapi vai dīvānu, kurš visu laiku atrodas siltā telpā plus 20 grādi. Nav laikam tik sarežģīti, kā tomēr mašīna, kurai viss vibrē, kustās un atrodas brīžiem 0 grādos, brīžiem plus 30 grādos. Kā to praktisko dēļ, to tehnisko dēļ mašīnai noturēt? Tehniskā pēc tehnoloģijas. Viņa ir gan gruntēta, izvēlēta šī gadījumā bija tās gruntskrāsas, bija balta, jo es klāju virsū pēc tam gaišu zilu. Tad es viņu slīpēju, lai viņi izskatās patinēta, tad vēl kaut kādu tumšāku zilu. Ar konkrēti pirmo reizi es pats ar otiņām un ar aerosoliem un rūsu krāsoju virsū. Tāds man nebija bijis, un es domāju, skatījos kaut kur man patīk tās patinētās. Es taču arī varu. Tad mēģināju, un baigi nav cilvēki norējuši. Tad viss tas brūnums un tas it kā sarūsējums, tas ir taisīts no rokas krāsa, ja? Jā. Tur viena brūnā, gaiša brūnā, tumša brūnā. Tad tur ir pat tāda krāsa, kas ir rasta efekta kaut kāda tāda. Tur tāds bišķi pieplekāts un tad atkal slīpēja nost. Un beigās, lai tas nebūtu tā kā tāds ratstails kaut kāds, tad beigās tas tika ar laku, smuka, ar glancētu laku, viss noklāts. Un tad cilvēkiem ir jautājumi, jā, tas ir sarūsējis, nav sarūsējis. Es domāju, tad ir sanācis, man tas efekts ir, jā. Tā un slieksnis gan ir tā kā neoriģināls. Tas ir uztaisīts, ir savāc to mašīnu kopā tā kā bišķiņa. Jā, oriģināli arī metāla slieksnis ir. Mums ir bišķiņ, viņš platāks. Jo spārns ir platāks. Un muļķīgi var atstāt tādu šauriņu tur iekšā. Jā. Bet durvis ir neskarts. Durvis tā kā stāv, tur viss ir droši. Jā. Un šitas ir šķiedra, ja?
Jā, karbons. Ļoti labi. Tās durvis ir vienkārši tā kā, viņas pat liecina par vairāk sporta nekā tie sēdekļi. Jā, un šās lentes bija domāts vilkšanai. Mums nebija kur pielikt, un tad apskatījos, ka Porschiem jaunajiem ir arī sarkana lentīte. Tā kā mums ir. Un te pati vienkārši ir, te nav nevienas liekas pogas, neviena lieka rādītāja, te ir minimums. Viņš ir tikpat komplicēts kā kāpostrīve, ne? Jā. Vienkārši pilda savu funkciju. Viss ir kārtībā. Bet viss ar šo stūri, pagriezieni izslēdzās arī. Tas viss ir ņemts no Volkswagena. Ja mēs to karkas izņemam ārā, tad tur aizgulē vēl 2 pasažieru ierambāties iekšā, ne? Vai suņi. Labāk suņi. Jā, jo tur kājām, Bet piestāv tas karkas, viņš ir caurāņš, viņš ir tām līnijām sajies. Viņš tā labi dzīvo. Un no tādām mašīnām, šis ir kurš no teviem garabērniem? Ko tu vēl taisīsi? Mēs arī nesen bijām, tas gan bija dažus gadus atpakaļ, bija arī Žiguls tāds jocīgs ar kravas kasti, kurš tika pārtaisīts pa platformu, nosēdināts un nedēļas laikā pārbūvēts ar ārkām un viss arī ar tehnisko skati. Cilvēks Jelgavā tagad brauc vēl priecājās. Ir no mēbelēm taisīts, ir no 65. gadā Austin Morris Traveler Woody, skaņa plaši atskaņotājs. Tāds pie sienas, viņam 4. daļa nogriezta nost nav braucams, bet tas ir mēbeli. Tas bija tādi, ka top 3 es liktu pie saviem darbiem. Tur bija ļoti liels darbs ieguldīts un ļoti interesants projekts ir. Un tad ir arī, 18. gadā bija Volga Mersis, kas jau te kaut kur figurēja. Kaut kādā Cars & Coffees redzējumi pie Arēnas Rīga, man liekas. Jā. Tur arī bija, cilvēkiem patika, vieni norēja, vieniem patika, tas ir tāds. Tur saprot, tu jau vari riet, vari būt sajūsmā, bet tu redzi to ieguldīto darbu un to saprašanu par to kompozīciju un to gaumi, kā pagarināt, paplatināt, sasēdināt, lai tas kopā izstāst garšīgi. Tas jau galīgi nav viegli. Paldies, jā. Un tā arī bija vienīgā mašīna, kurai es gāju tādu legālu ceļu ar visu projektu sarakstīšanu un arī neaiztiekot nekādas Mercedes, tur nesošās, pilnīgi nekas viņai netika nozāļēts. Tur bija tā kā tādas maskas liktas virsū un ar visu projektu un tehnisko apskatu un varētu vēl izpausties savādāk, bet tur vajadzēja ieturēties tajās robežās, lai varētu iziet tehnisko apskatu un reģistrēt, certificēt. Tas pabeigts darbs. Tas ir pabeigts, jā, un tas ir hopā nākamajā dienā, ko citu daram, jo tas vairs nebija jau interesanti. Varētu stāvēt garāžā, viņi tagad tur līdz pensijai iet un slaucīt putekļus un atkal izbraukt kaut kur, bet nē, tas man beidzās un tika iemainīt par kaut kādu amerikāņu mašīnu, un man ir tāds patīk amerikāņu mašīnas. Tas tur daudz zels var kaut ko piemetināt. Jā. Un arī vabolē var daudz ko piemetināt. Man jau norēja cilvēki uz amerikāņu mašīnām. Ko tad uz Volkswagen tagad pārgāja? Bet bija tāds, es nezinu, no kurienes kaut kāds zibens spēriens vai kaut kāds no... Bet kā visi Latviņamerika brauc ar Volkswagen? Volkswagen to vabolu Brazīlijā ražoja, tā kā Eiropā sen beidz. Tā kā tur viņam ir otra dzimtene varētu teikt. Jā, šis ir Meksikā ražots. Par ko mēs runājam? Amerikāņi, tikai Dienvidamerika. Viņam amerikāņi piedāvā elektronu. Arī uztaisīt. Tārā ieliek, ir nopērkams gatavs. Es neesmu interesējies, cik tas maksā, bet... Var jau kāds pārdēs 1000 noteikti. Ir kaut kādas regulācijas, it kā regulācijas minimāli karburators ar 2 skrūvēm, bet tad ir benzīns pa daudz, tad ir gaisa pa daudz. Un kaut kādā, jo es nobraucu ar viņu mežu parkam un apakam. Jāsaprot, tad iet, tad neiet, tad mēs izskrūvējam sveces. Šitā ir mēlna, tātad, kur pārbaudam dzirksteli ir, bet... Tas spēlēšanos vienkārši vajag praksi. Jā, bet tā ir klasika. Kā cilvēkam ir izdevies uzzīmēt kaut ko tādu, kas ir mūžībai veltīts. Man arī uzrunāja tas formas. Kaut kad jau droši vien ir bijis kaut kāda saruna, kad es esmu gribējis tādu mašīnu. Un tad jau tas atnāk, nav jānotiek tāpēc 12 stundām, ko tas iedomājies. Bet kaut kad tas kāds sadzirdēja to. Man kā no vaboles, tā kā jaunībā atcīt, bija čoms tāds pišķi garāks man, mēs iekāpām vabolē, un viņš kā taisdurs cietā, viņš man izgrūž ārā otrā durīm. Bet šitā ir platā, ka mēs normāli sēžam, un nav tā, ka pleciem. Toreiz bija tā, ka likās, tik šaurā mašīnā es negribu. Bet te vai tie beņķi citādi, vai beņķi tuvāk durīm, un tad nav tie pleci kopā, kaut kā viņā ir daudz patīk. Viņi man liekas, pat bišķiņi augstāki, viņi tā kā uplānā pie ēdam galdu sēd. Bet šitā, mēs tur tādā patvērumā esam.
Labi, bet tad iznāk, ka tev hobijs ir baigi līdzīgs darbam. Bieži vien cilvēki, kuriem darbs tik ļoti kārtīgs, izvēlās kaut kāds ekstrēms hobijs vai kaut kādi cilvēki, kuriem kaut darbs ir tāds haotisks, viņi izvēlās ļoti akurāts hobijs. Bet tev, kā tu metināji, kā tu krāsoji darbā, tā tu metini un krāso hobijā. Ļoti līdzīgi, jā. Tikai darbā vai kas ir pasūtījumiem, kas ir interjeri priekšmetu lietas, tās nekustās. Šī kustās. Pat var iekšā iet un braukt. Ar to droši vien tas ir. Vides objekts, kurā var pat tikt iekšā. Jā. Tā kā brīvības piemineklis. Var paiet iekšā, uzrāpties augšā vai skatīties no ārpuses. Viņš varētu griezties lēnām. Tas brīvības piemineklis, jo tās formas atbilst, tas apaļš. Tas skulptūra jau no visām pusēm skatīties. Jā, varētu uztaisīt rotējošu brīvības pieminekli, nebūtu nekāda vaina. Šitā te gaisa ieņemšana, tā ir ļoti racionāla, viņi tiešām strādā, ja? Jā. Tā tev ir izdevusies tā, ka pat vecie Volkswagen dizaineri nedrīkstētu tev pārmest. Nedrīkstētu pārmest, jo līnija ir pareizi. Un te ir atvērums iekšpusē no motora telpas, tur tāds, un kas viņš to palīdz viņam pūš. Un pa šeit nāk, tā būtībā tā aizmuguras daļa aizpakaļējās as ir visvairāk pārvērtību ieskatā. Bet šitas ir ļoti asprātīgi. Tev it kā viss ir vaļā vēdinās, un reizē it kā motora pārsaks. Jā. Šits ir labi. Kā viņš man braucot, cik ilgi? Nē, viņš ir stingrs. Viņš te nevibrēs neko. Ļoti laba struktūra. Motors ir kā motors. Motors kā motors. Tur ir viss tīrs kārtīgs, bet tur nekāds čūnings nav, nekāda jauda lieka nav. Nē, viss ir pārlasīts, gredzeni nomainīti. Izpūtējs ir, sākumā arī plānojām taisīt kaut kādas 4 trubas. Valdis no Bauskas, kas restaurē motors tieši Volkswageniem, teica, neies tādu ģēli, kad vajag... Viņam jāsaiet bundulī, visiem tiem garumiem jābūt. Jā. Viņi gan skatās kaut kāds sporta aufspuff. Viņš ir rūpnieciski ražots un kaut kāds sporta izplūde. Troksnis baisākais ir. Es zinu, kāpēc viņi arī droši ir šitā mašīna. Pa telefonu neparunās, nepaskatīsies. Jā, TikTok tagad. Tu toči skatīsies uz ceļu. Te ir jāskatās uz ceļu, jā. Un izvairīsies no bedrēm vēl nekadās līdzi. Tā kā tagad cilvēki iet kursos uz apzinātību, lai viņi būtu te un tagad. Šajā mašīnā tu esi tādā apzinātībā, ka maz neliekās, tu esi tik ļoti te un tagad, ka citur nekur tu būt nevari. Nevajag pat kursus pasēdz šajā mašīnā pastūrē, un tu jau esi tā kā izgājis jogas nodarbību nedēļas garumā. Tas ir uzburbuļo kaut kādā brīdī. Taču tā jābūt. Tev arī tas aizgāja. Tas atvieglojums. Parasti tā mašīna, tu brauc, viņi iet. Ej, tā brauc, sāk rīstīties, tu tā pagāzē. Jā, tev ir kaislība. Viss kārtībā. Jā, nav tas skrūgriezs jāņem. Tu 10 reizes stundā atvieglot uzelpo. Kur tu vēl dzīvē tā var būt? Jā, braucot ar parastu mašīnu, tu pat neiedomājies, ka tā situācija nenovērtē. Un es pateicīgs par katru metru, ko viņi nobrauc. Tagad tas ir izdarīts, un tad tu ik pa pāris gadiem ņem kaut kādu nākamo šādu ripojošo skulptūru, un tā ir augšā. Cepat tu esi pabeidzis, pat apsties, ja pat vēl embrijs ir vēstpalīdz. Ko nākamo? Kam vēl uzšaut? Man jau šādi jautājumi prasīja, uzdevu, un es domāju, ka pietiek. Jo ir grūti, jo vēl tas, kad realizējot šādu projektu, gribās ātri viņu uztaisīt. Ja tas ir kaut kāds gads, 2 vai aiziet uzklāt teintu virsū, tad es pieķeršos ziemā, tie netiek realizēti vispār. Viņi stāv plauktos, izlikt ir bijuši ceļiem arī. Tu izjauc visu mašīnu, tu tās vedīs smilšot, un pēc gadiem 3, 4 aizved uz tolmetiņu vienkārši. Tā kā man ir tāds, kad gribās ātri to realizēt, es nenodarbojos arī ar restaurāciju mašīnu. Man nebūtu pacietība. Man patīk uztaisīt kaut ko interesantu. Un es domāju, ka sanāk. Cik jau laikā šis tap? 2 mēneši nepilni. Nopietni! 2 gadi! Tad tu nopirki Tukumā to mašīnu? Martā sākumā. Šogad? Es neticu. Tas ir kaut kāds... Tu teici, zem Mābeles Tukumās, un tas pagājušais pavasaris vai aizpagājušais pavasaris. Tas ir šajā pavasarī. Šajā. Viņa ārā un vēl uz ziema bija, viņa visu laiku stāvot ārā, nav kur likt, kaut kur bija šķūnītī tagad ārā. Bet ja pieķerās arī, un viņi jau nevar pieķerties visu laiku no rīta līdz vakaram tam projektam, ir jādara citi darbiņi. Tā kā pakalas nav atkāpies pasties. Nevajag visu laiku stāvēt pie glāzes, vajag atkāpties. Jā, šitais ir tas atkāpšanās. Atkāpās pie vaboles un tad ejam atkal strādāt. Arī tā var. Un tā, sanāca. Vienam tas būtu sarežģīti, ir cilvēkam ir garāžā mašīna stāv, un viņš iet brīvajā laikā un tur pametina, pavīlē, kaut ko nokrāso.
Mums bija tāds, ka, taisam šodien šito, ok. Un tad vēl bija tas mērķis nosprausts, ka uz to izstādi trāpīt, tad arī bija kaut kāds mērķis, jo savādāk, būtībā domāts darīs. Cilvēks domā, ka vajag nopirkt mašīnu un paspēja laikā vēl uz izstādi aizbraukt. Tas ir šī. Jā. Labi, ir jau kāds kārumnieks uzradies, kas to mašīnu tā kā jau pieskatīs sev? Nav. Baigi. Viņi nekur tāda arī viņa izstādē bija. Viņi nekur arī tā kā... Bet ja kāds no mūsu skatītājiem tagad mūs raksta, gribu tādu mašīnu, tad mēs varam ar tevi sazināties? Jā, mierīgi. Ja jums tā mašīna nepatīkās, jūs kaut ko gribat sev, jums ir iespēja. Vai nu skaties ātrumu cilti, turpināt redzēt citas mašīnas, vai arī varat tikt pie šīs. Tiekamies ātrumu cilti LMTV televīzijā.